diezgan traki uzstāties pēc tam, kad visi ir uzzinājuši, kā internetam piekļūt. Jā, mans vārds ir Ernests, un man ir 2 cepures. Es esmu TechHub valdes priekšsēdētājs, TechHub Rīga. TechHub Rīga ir kopā strādāšanas vietā jaunajiem censoņiem startupiem, un es pats esmu vadītājs uzņēmumam CR Reachly, kur mēs analizējam cilvēku uzvedību e-vidē. Un šodien mani aicināja pastāstīt par ilgtspēju no startup skatu punkta. Un, varētu jau likties interesanti, ko tāds ekonomiskais piņģerots kā startups, kurējais 99 gadījumos no 100 neko neuztaisīs, ko viņš vispār var zināt par ilgtspēju. Līdz ar to es centīšos nest nedaudz manu perspektīvu, kas ir tās lietas. Bet vispirms parunāsim, kas tad ir startups. Un bieži vien, kad es satiekos ar cilvēkiem, viņi saka, ka startups, tas atver kafejnīcu vaļā. Bet tas gluži nav tas pats. Un viss grafiks, kas raksturo to, kas ir startups visu laiku meklē hokeja nūju. Viņš meklē hokeja nūju, kur vienā mirklī kaut kas iet, aizlido. Un tā hokeja nūja, viņi ir tādās industrijās, kuras bieži vien nemaz neeksistē. Piemēram, bezpilotu lidaparātu industrija. Cik no jums zina AirDog? Latvijā ir tāds maz, tāds sunīts, viņš lido pakaļ. Nav industrija. Viņi ir ļoti jauni un viņi mainās, līdz ar to nav nodefinēti tirgus noteikumi. Tur ir iespējama tā hokeja nūja vienā mirklī. Viņi būs maziņi Latvijā kaut ko šuri-muri taisīs, kaut kādu tehnoloģisko brīnumu, vienā mirklī šukts hokeja nūja un viss laimīgi. Un Latvijā ir savs veiksmes stāsts un mums jābeidz runāt par ekonomikas, par igauņu Skype. Bet ir arī cits variants, kur ir tā, ka kompānijas darbojas industrijās, kurējās ir vecas, garlaicīgas, un viņi saka, labi, ir paiet viss malā, tagad lietas notiks pavisam savādāk. Tas pēdējā pāris gadu laikā ir bijis Airbnb. Kurš no jums zina Airbnb? Redz, cik jauki. Viņi atnāca, viņi teica, cik kā ir tas viesnīcu biznes. Viņš nav, baigi nestrādā. Mēs varētu darīt kaut kā savādāk, un kāpēc ar internetu palīdzību nesavest kopā kādu, kurējiem ir brīva istaba, ar kādu, kurējai es gribu pilsētā palikt. Un šeku reku teku, viņi ienāk iekšā biznesā, paiet pusotras gads, visas viesnīcas kas galvu un domā, kaut kā stūli mums vairāk tas biznes tik labi neiet, jo viss atbrauc uz pilsētu un nepaliek pie mums. Un kafejnīcai ir iespēja, jo viņi nosacīti operē tādā jau esošā tirgu, un viņiem tad ir vajadzīgs tas kaut kāds ļoti unikāls biznesa modelis vai kaut kas, kas aizvedīs pie tās hokeja nūjas. Tagad, kad mēs esam tikuši vairāk vai mazāk skaidrībā par to, kas ir startups un kas viņš nav, mēs varētu parunāt par ilgtspēju. Un pirmais, kas ir svarīgi startupam, ir laiks un ātrums. Dzīves cikls, kā jau es minēju, ir diezgan īss šiem startupiem, un šī īsajā laika posmā ir jāspēj no 3 cilvēkiem, kurai ir sēdējuši bārā un izdomājuši, kā ir varētu mainīt pasauli, 18 mēnešu laikā spēt atnākt un pateikt, ka mēs kaut kā bišķiņu pamainījām un vai piesaistīt lielāku finansējumu, vai arī jau būt ļoti laimīgiem, jo ir pārdevuši savu kompāniju Facebookam. Un, lai to izdarītu, ir nepieciešams jau pašā saknē nodefinēt, kā mēs to vērtību pievienosim. Un tad, kad cilvēki sanāk kopā, viņi domā, mēs varētu darīt lietas tā, bet varētu darīt arī šitā, un ja tas nav pietiekoši skaidri nodefinēts, tad paiet pusgads un nekas nav izdarīts. Cik no jums zina projektus, kurai ir iesākti pirms pusgadu, un nekas īsti nav izdarīts? Nevajag celt roku. Jā, bet, kā jau es teicu, laiks un ātrums ir. Un šeit ir viens mazs stāsts par kaut ko klasisku, par lielvaru cīņu no 50. gadiem. Kā jau parasti tajos laikos ir kapitalistiskie rietumi, ko šī gadījumā mums pārstāv F-86 un mūsu sadraudzīgo nāciju savienības pārstāvis MiG-15. 2 lidmašīnas, kurējās ik pa laikam piedalās tā saucamajās suņu cīņās, kaut kur Dienvidaustrumāzijā, kad tur viņi ņēmās
ja nemaldos tajā pašā Korejā. Un šīs divas lidmašīnas, protams, Krievu veidotais aparāts, protams, ir mošs, viņš ir jaudīgs, viņš ir tā kā ātrs, viņš var ātrāk uzņemt augstumu, bet F-86, atpaliek visos šīs rādījumos. Bet viņš tā kā uzvar lielākoties visās tajās suņu cīņās. Un gadiem ejot, cilvēki tā kā analizē, kas ir tas iemesls, kāpēc cilvēki, kāpēc tas kurējais ir tā kā mazāk jaudīgs, kāpēc viņš uzvar, nevis tas lielais. Un tā atbilde slēpās pavisam vienkārši. Šis kaut kas klasisks, kā mēs atceramies par Krievu tehniku. Un, tas ir tas joysticks, tā kā prieka puļķītis. Tu lido un tu vadi lidmašīnu, vai ne? Krievu aparātam viņš, protams, ir mehānisks, kas nozīmē, kā jau Krievu tehnika bišķi jāieliek spēks. Tā kā... Bet amerikāņi ir gājuši bišķi uz priekšu, viņi ir uztaisījuši hidraulisku to mehānismu. Tas nozīmē, un pēc katras kustības tā kā ļoti vienkāršāk un otrs tā kā nogurst. Un katrs lēmums ir kā tāds mazs cikls, kurā tu izej cauri un kas tagad notiek, kur es varētu nokļūt, un tagad es pieņemu lēmumu un tā kā skatos, kur es nokļūstu un sākas cikls ātrāk. Un tā interesantā lieta, ka tos cikliņus F-86 var iziet ātrāk. Viņš tā kā ātrāk var novērtēt situāciju, pieņemt lēmumu, veikt darbību un analizēt šo situāciju. Mīgi neskatoties to, ka viņš ir tā kā bet viņš nevar pieņemt tik ātru lēmumu un tik ātri reaģēt, jo viņam ir tas, kā jau Krievu tehnika. Un tas analīzes rezultāts ir tāds, ko cilvēks vārdā Boits izanalizēja. Viņš teica, speed of iteration beats quality of iteration. Iterāciju ātrums sasit iterāciju kvalitāti. Tātad, ja mums ir jāizstrādā projekts, un mēs viņam atvēlam pusgadu, un ja mēs veicam vienu iterāciju, mēs kaut ko te uztaisījām pusgadu laikā, un tagad paskatīsimies, kas no tā viss mums ir sanācis. Tas diezgan ok. Un ja mēs šī paša pusgada laikā veiktu 6 mazas iterācijas, tad kvalitāte, kas būtu pēc šiem 2 procesiem, iterācija biežums būtu sasits, jo mēs ātrāk gūstam feedbacku. Un tas ir tas, kas startupos ir ļoti izteikts, kad tiek spiests uz to, lai iterācija ātrums būtu ātrāks. Jo tu nevar atļauties, tā kā, mēs varētu pasūtīt tirgus izpēti, un viņi atnāks pēc pusgada un teiks, šeit jums ir potenciāls kaut ko sasniegt šī tirgu. Un tad, tā kā uztais 15 prototypus, paiet vēl pusgads, un tad paiet vēl kāds mirklīts, un jūs saprot, mēs te kaut kādu piņģerot uztaisījām, nekas nesanāca ejam mājās. Un tāpēc tiek spiests ļoti uz iterāciju biežumu. Resursi. Mums patīk visiem teikt, centrā ir cilvēks. Un varētu likties, kas tad tur startup 3 čaļi sanāk, kopā dzer alu, un tad tur ņems un taisīs tagad tur kaut kādu kompāniju. Meitenes arī ir, protams, iekšā. Bet bieži vien tā mazā drauga kompānija, viņi tā kā visi ir forši, kamēr tas ir tādā alus dzeršanas un tusiņa līmenī, bet tikko sākas tāds darbs, tad katrs, ja nav nodefinēts tā kā spēles laukums, kā jau es iepriekš minēju, tad katrs darīs lietas pilnīgi savādāk. Tā kā man liekas, ka tur varētu darīt šitā, un es varētu strādāt pa naktīm, un tu strādā pa dienām, un tad mēs kaut kur internetā apmainamies ar kaut kādām lietām, un jūs tā kā beigās jau kaut ko mēs uztaisīsim. Bet tā tas nestrādā. Un tā ir diezgan smaga mana personīgā mācība, ka es esmu, man atnāk cilvēks, viņš saka, Klāris, tu tur ar tiem datiem spēlējies, es tā kā man baigi interesē, vai es pie tev strādāšu. Super, tev tur tā kā visi forši. Un rezultātā galīgi nav forši. Jo paiet kaut kāds laiks, un tu saproti, ka ir, tā kā tev 5 cilvēku komandā ir ienācis darbinieks, kurējais tā kā sabojā visu vidi. Pat ne sabojā, bet viņš pārdefinē noteikumus, un tie noteikumi nav produktīvi. Un tas tikai tāpēc, ka kā vadītājs neesmu spējis sakārtot šo vidi. Un mirklī, kad es sakārtoju šo vidi un nodefinēju spēles laukumu un pieņemu cilvēkus pēc nosacīt gara posma, kamēr es meklējis,
lietas sāk notikt. Un atkal ir stāsts par ātrumu. Ja to nedara laicīgi nesakārto šīs lietas, tad pēc 18 mēnešiem nekur mēs atkal nebūsim. Un te varētu likties, kā tad jūs tur startupā tur atradīsiet cilvēkus. Tas nozīmē, ka tu nepārtraukti vienkārši meklē cilvēkus. Tu visu laiku esi internetā sēdi LinkedInā un skaties, kas tur ir pa programmētājiem un iedzer ar viņiem kafiju, jo tu zini, ka pēc pusotra gada, kad tev vajadzēs programmētāji, tu nebūs tāds, man vajag programmētāju, mēs varētu sākt viņu meklēt un tad zaudēt laiku, bet to vajag izdarīt laicīgāk. Un trešais ir ilgspējas departaments. Ilgspējas departaments ir ļoti interesanta lieta. Startupos, kas ir kaut kas, kas ir manās sarunās ar citiem TechHub startupiem bijis. Un ilgspējas departaments, viņš nāk no tādas vientulības sajūtas startupos. Un kopumā es pieņemu, ka būt par uzņēmumu vadītāju, tā ir tāda ļoti, ļoti vientuļa vieta. Un tas, ko tu dari, ka tu esi vientuļš, tu pats sāc runāt ar sevi un izveido ilgspējas departamentu. Un ilgspējas departaments ir lieta, kas sastāv no 3 S. Mans tagadnes es, mans pagātnes es un mans nākotnes es. Un visi lēmumi, kas tiek pieņemti šī departamentā, kopumā ir tādi. Pirmkārt, censties nesadusmot nākotnes es. Lai nākotnē viņš nebūtu tagad dusmīgs, jo bieži vien mēs departamentā skatāmies mans nākotnes es un tagadnes es, mēs skatāmies uz pagātnes es un sakam, kā tu tā varēji, taču laicīgāk vajadzēja šito risināt, kāpēc tas nav atrisināts. Un mēs tā kā cenšamies trietā padiskutēt, kas ir tieši tās lietas, kas attiecās uz personāla vadību, uz produktu attīstību, uz finansējumu piesaisti. Tas ir arī kaut kas, ko mēs dalamies. Mums ir tāda super slepenā tikšanās ar citiem līdzīgi izmēru uzņēmumu vadītājiem, kur mēs runājam par šīm lietām, par tagadni un pagātni. Un tātad 3 lietas, kurējās atcerēties par šo mazo brīnumu ekonomisko piņģerotu startupu, ir sekojošas. Iterācija biežums pārspēj to kvalitāti. Un tas ir kaut kas, ko jūs varat skatīties arī savos uzņēmumos, savos projektos, kad, ja kāds jums saka, šitais jau tāds projektiņš, domājiet, kā jūs varat ātrāk pārbaudīt to ideju, ātrāk tikt skaidrībā, vai tas strādā vai nestrādā. Tad ir pirmo 5 darbinieku nozīme. Tas ir pat, viņiem ir disproporcionāla ietekme uz to, kā lietas notiks. Un tas ir kaut vai komandā. Jūs izveidojat komandu, kurai ies mainīt viens departaments mainīs pasauli un jūs uzņēmumu virzienu, un jūs ieliksiet iekšā cilvēkus, kurai ir pieraduši, padomāt, papētīt, pastrādāt, tad tā arī tas departaments attīstīsies. Un trešais ir tāda spēja atlaist un pieņemt sevi, kas atkal nāk tieši no tā paša ilgtspējas departamenta, ka brīžiem ir tāda sajūta, Ernest, mums vajag iet parunāt. Un bieži vien ir tāds spēja izlikt sevi ārpusē un paskatīties no malas, un brīžiem pat, kā teica bijušais, kā Intel dibinātājs, viņš teica, vienā brīdī mēs ar savu līdzdibinātāju paskatījāmies un sapratām, ka mēs paši sevi atlaistu pašlaik, un nākošais jautājums ir, ko darītu tie cilvēki, kurus mēs pieņemtu, un ja mēs viņus pieņemtu, un viņi darītu tās lietas, kāpēc mēs paši viņas nedaram. Un, jo tas ir grūti pašam pret sevi reflektēt brīžiem, bet tad, kad tu ieliec tādās citās kurpēs, un uzņēmuma vadītājiem ir jābūt empātiskam, un ieliec iekšā sev citās kurpēs, un tā kā paskaties no valsts, un tāds, kāpēc tu nevarēji šito darīt? Redz, tās 3 lietas, ko es varu pateikt. Paldies!